Latvijas vēji Osai pagaidām ir labvēlīgi. Šodien pirmo reizi būru pacēla un pirmajā braucienā devās Latvijā būvēts vikingu kuģis. Tas ir neticams un vēsturisks mirklis, tā par iespēju stūrēt vikingu kuģi saka kapteinis. To vēroja arī Judīta Čunka. Pirms izbraukšanas no pasažieru ostas vīri kuģa rūmēs vēl saliek kannas ar ūdeni. Tas paredzēts balastam. Visi satraukti. Es to salīdzinātu ar sieviešu filozofiju, bet tas tā kā bērna dzimšana. Ja? Jūs saprotat, tas ir tāds ļoti emocionāls process, ja? kad no nekā, ja? kad tas viss tika radīts no nekā, un beidzot viņš tapa gatavs, viņš tika nolaists ūdenī, un viņš tagad mēģinās to pirmo braucienu veikt. Ja? Tas ir ļoti emocionāls sarežģīts moments. Osa ir autentiska kopija senākajam atrastajam Norvēģijas vikingu karakuģim, un tā ir pirmā pasaulē. To uzbūvēja Latvijas amatnieki no Latvijas koka. Pirms vairāk nekā 1000 gadiem vikingi ar šādu kuģi devās kara uzbrukumos, izmantojot to arī kaujas zirgu pārvadāšanai un karaliskās svītas vizināšanai. Bet šī gada jūnijā šīs te kuģis dosies pirmajā lielajā braucienā pa Baltijas jūru. Lai pabeigtu takelāžas darbus un sagatavotu kuģi pirmajam braucienam, Latvijā ieradusies 6 profesionālu burātāju komandu no Norvēģijas, jo kuģa vadīšanai nepieciešamas īpašas iemaņas. Arī kapteinis būs norvēģis. Protams, ir milzīgas emocijas. Tas ir neticami un tas ir vēsturisks mirklis. Mēs nezinām, kā šis kuģis uzvedīsies, jo nav neviens no mums tādu vēl stūrējis. Norvēģu jūras vilki teica, ka latviešu meistariem kuģis izdevies lieliski. Un vēl, Rīgas viesmīlība ir labs īsts balzāms apkalpei. Jā, dažs labs te ir pamatīgi iebalzamēts, bet vakar iegājām kādā bārā, bet tur melnā balzāma nebija. Bija iecerēts, ka Osa buru uzvilks jau ostas akvatorijā un tad lepni ieslīdēs Daugavā, taču apkalpe nolemtu izdarīt, kad būs iekuģojuši upē. Līdz Daugavas viducim kuģi izvelk motorlaivas, un tad apkalpe beidzot var uzvilkt buru. Sākumā tā negrib padoties, jo sāk pūst spēcīgs vējš. Osta lēni slīdot izmet vēl pāris līkumu pa Daugavu, lai varētu pārbaudīt tās manevrēšanas spējas. Tuvākajās dienās kuģi novietos tuvāk centram, lai to varētu apskatīt ik viens interesents. Judīta Čunka, Valters Blums, Latvijas televīzija.